tehnika neizturēja karstumu. Un pabeidzam praksi. Atgriežamies pie sava iekšējā miera. Apķeriet sevi ār plaukstām. Apķeriet sevi cieši klāt. Un samīļojiet sevi vismīļāko cilvēku pasaulē, kāds tikai vien var būt. Kurš nekad jūs nav nodevis, nekad jūs nav pametis, nekad nav atteicies no jums, nekad nav pateicis, ka nepagaidīs jūs tad, kad jums ļoti vajadzēs. Bet viņš vienmēr prot pagaidīt, viņš vienmēr prot uzgaidīt, viņš vienmēr prot būt pacietīgs. Samīļojiet šo savu iekšējo bērnu, kurš pacietīgi sēž un gaida. Pacietīgi sēž un gaida, kad jūs ļausiet viņam realizēties. Sajūtiet, ka kaut kur dziļi jūsu krūšu kurvī atverās ļoti skaists lotusa zieds, kas ir pilns ar baltu gaismu. Un viņš prot pieņemt enerģiju no jūsu pirmā enerģētiskā centra, no jūsu seksuālā centra, nebaidoties, ka jūs izdarīsiet pa daudz, nebaidoties, ka jūs izdarīsiet varbūt kaut kā ne tā. Jūs vienmēr esat savas dzīves krāšņākajā vietā. Ļaujiet sev ieelpot un izelpot maksimāli daudz. Ļaujiet savai sirds telpai atvērties tik ļoti, lai jums gribās pateikt paldies sev par to, ka jūs varat būt brīvi savā izvēlē, netraucējot jūsu līdzcilvēkiem arī plaukt, ka jūs varat būt brīvi savās dzīves sarežģītākajās situācijās un uzņemties atbildību. Sajūtiet, kā jūsu iekšējais bērns priecājās par to, ka jūs viņu pamanījāt. Par to, ka jums iekšā ir spēks, kuru varbūt jūs neapzinājāties līdz šim. Un sajūtiet, kā jūsos iekšā, ja jūs esat sieviete, tad jūsos iekšā pamostās ārkārtīgi sievišķīga vieda, klusa, bet vienlaikus pamanāma mircoša būve, kas iet cēli, kas iet graciozi, kas nes sevi, neuzspiežot nevienam, bet kurai ar sevi ir labi. Un ja tu esi vīrietis, tad sajūti sevī to pirmotnējo vīrišķību, sajūti to varenību, ka tu vari, sajūti to jaudu, ka tu zini, kā ir uzņemties atbildību. Un sajūtiet šīs divas lietas vienkopus sevī. Mūsos katrā ir gan sieviete, gan vīrietis. Bet visam pa vidu ir maziņš bērns, kurš vienmēr pieprasa uzmanību. Gan vīrietī, gan sievietē. Un sajūtiet, kā jūsu iekšējais un jūsu vīrietis un jūsu iekšējā sieviete apķer šo mazo bērnu un iedod viņam mīlestību, to trūkstošo daļu. Ar rokām sajūtiet, ar plaukstam sajūtiet savu roku, maigumu un spēku vienlaikus. Sajūtiet pirkstus, sajūtiet krūšu kurvu, sajūtiet plecus, sajūtiet vēduru, sajūtiet muguru, sajūtiet kājas. Un paesiet vēl mazliet šajā skaistajā sajūtā ar to brīnuma sajūtu sevī.
Vienmēr visu dariet no brīnuma sajūtas. Sievietei vispār jādzīvo no sajūtas. Vīrietis visu laiku dzīvo no sajūtas. Ja? Un tad, kad jūs aizmirstat, kā elpot, ieelpojat vienkārši brīnumu sevī tā. Tantrā mums ir elpošana soham. Soham. Es esmu. Tad mēs piedzīvojam ikreiz brīnumu. Ja? Un tad, kad mēs aizmirstam, ka apkārt ir brīnums, vienkārši izdariet un atbrīvojiet no sevis spriedzi. Un dzīve paliks skaistāka, dzīve paliks mirdzošāka. Neviens nekad nebūs ne pie kā vainīgs. Vienmēr jūs būsiet tas cilvēks, kurš mācēs uzņemties atbildību. Arī sievietes, arī vīrieši. Ja? Mēs esam šeit, lai iemācītos komunicēt un miedarboties. Bet tikai ar mērķi, lai varētu augt paši. Nevis ar mērķi izmainīt kādu. Ja? Es jums novēlu piedzīvot šīs sajūtas, palikt savā mierā, nereaģēt uz ārējiem kairinātājiem, bet būt miera nesējiem tur, kur visvairāk ir stress. Jūsos ir tas spēks. Ja jūs esat šajā grupā ar mani, tātad jums šeit vajadzēja būt, un šis spēks ir. Lai jums skaista diena, nodarbība sastāv no 2 daļām. Iepriekšējā daļa aprāvās, tāpēc, ka laikam tehnika neiztur. Tā gadās. Lai jums viss ir brīnišķīgi un skaisti, un šodien ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Atceraties, ka jūs arī esat bērni. Ne tikai jūsu bērni ir bērni, bet jūs arī pati un pats esat tas bērns, kuram arī gribās samīļojienu, kuram arī gribās prieku. Tāpēc ieprieciniet sevi šodien. Izdariet kaut ko ļoti tādu, ko izdarītu tikai jūsu iekšējais bērns. Jūs zināsiet, kas tas ir. Noteikti katrs. Ja? Aicinu pievienoties jūs arī jogas praksē pie manis. Tas notiek 5 reizes nedēļā. Ar ierakstiem paliekošiem. Varat arī klātienē nākt Jelgavā, jogas mājā. Un veidosim dzīvi skaistu caur sevis izpratni, nevis caur otra laušanu. Ja? Om namaste, lai jums ir brīnišķīga diena un skaists vakars kopā ar jūsu mīļajiem. Namaste, un liels paldies, ka bijāt kopā ar mani. Tehnika neizturēja.
neizturēja karstumu. Un pabeidzam praksi. Atgriežamies pie sava iekšējā miera. Apķeriet sevi ārā plaukstām. Apķeriet sevi cieši klāt. Un samīļojiet sevi vismīļāko cilvēku pasaulē, kāds tikai vien var būt. Kurš nekad jūs nav nodevis, nekad jūs nav pametis, nekad nav atteicies no jums, nekad nav pateicis, ka nepagaidīs jūs tad, kad jums ļoti vajadzēs. Bet viņš vienmēr prot pagaidīt, viņš vienmēr prot uzgaidīt, viņš vienmēr prot būt pacietīgs. Samīļojiet šo savu iekšējo bērnu, kurš pacietīgi sēž un gaida. Pacietīgi sēž un gaida, kad jūs ļausiet viņam realizēties. Sajūtiet, ka kaut kur dziļi jūsu krūšu kurvī atverās ļoti skaists lotusa zieds, kas ir pilns ar baltu gaismu. Un viņš prot pieņemt enerģiju no jūsu pirmā enerģētiskā centra, no jūsu seksuālā centra, nebaidoties, ka jūs izdarīsiet pa daudz, nebaidoties, ka jūs izdarīsiet varbūt kaut kā ne tā. Jūs vienmēr esat savas dzīves krāšņākajā vietā. Ļaujiet sev ieelpot un izelpot maksimāli daudz. Ļaujiet savai sirds telpai atvērties tik ļoti, lai jums gribās pateikt paldies sev par to, ka jūs varat būt brīvi savā izvēlē, netraucējot jūsu līdzcilvēkiem arī plaukt, ka jūs varat būt brīvi savās dzīves sarežģītākajās situācijās un uzņemties atbildību. Sajūtiet, kā jūsu iekšējais bērns priecājās par to, ka jūs viņu pamanījāt. Par to, ka jums iekšā ir spēks, kuru varbūt jūs neapzinājāties līdz šim. Un sajūtiet, kā jūsos iekšā, ja jūs esat sieviete, tad jūsos iekšā pamostās ārkārtīgi sievišķīga vieda, klusa, bet vienlaikus pamanāma mirdzoša būtne, kas iet cēli, kas iet graciozi, kas nes sevi, neuzspiežot nevienam, bet kurai ar sevi ir labi. Un ja tu esi vīrietis, tad sajūti sevī to pirmotnējo vīrišķību, sajūti to varenību, ka tu vari, sajūti to jaudu, ka tu zini, kā ir uzņemties atbildību. Un sajūtiet šīs divas lietas vienkopus sevī. Mūsos katrā ir gan sieviete, gan vīrietis. Bet visam pa vidu ir maziņš bērns, kurš vienmēr pieprasa uzmanību, gan vīrietī, gan sievietē. Un sajūtiet, kā jūsu iekšējais un jūsu vīrietis un jūsu iekšējā sieviete apķer šo mazo bērnu un iedod viņam mīlestību, to trūkstošo daļu. Ar rokām sajūtiet, ar plaukstām sajūtiet savu roku, maigumu un spēku vienlaikus. Sajūtiet pirkstus, sajūtiet krūšu kurvu, sajūtiet plecus, sajūtiet vēduru, sajūtiet muguru, sajūtiet kājas. Un paesiet vēl mazliet šajā skaistajā sajūtā ar to
brīnuma sajūtu sevi. Vienmēr visu dariet no brīnuma sajūtas. Sievietei vispār jādzīvo no sajūtas. Vīrietis visu laiku dzīvo no sajūtas. Ja? Un tad, kad jūs aizmirstat, kā elpot, ieelpojat vienkārši brīnumu sevī tā. Tantrā mums ir elpošana soham. Soham. Es esmu. Tad mēs piedzīvojam ikreiz brīnumu. Ja? Un tad, kad mēs aizmirstam, ka apkārt ir brīnums, vienkārši izdariet un atbrīvojiet no sevis spriedzi. Un dzīve paliks skaistāka, dzīve paliks mirdzošāka. Neviens nekad nebūs ne pie kā vainīgs. Vienmēr jūs būsiet tas cilvēks, kurš mācēs uzņemties atbildību. Arī sievietes, arī vīrieši. Ja? Mēs esam šeit, lai iemācītos komunicēt un miedarboties. Bet tikai ar mērķi, lai varētu augt paši. Nevis ar mērķi izmainīt kādu. Ja? Es jums novēlu piedzīvot šīs sajūtas, palikt savā mierā, nereaģēt uz ārējiem kairinātājiem, bet būt miera nesējiem tur, kur visvairāk ir stress. Jūsos ir tas spēks. Ja jūs esat šajā grupā ar mani, tātad jums šeit vajadzēja būt, un šis spēks ir. Lai jums skaista diena, nodarbība sastāv no 2 daļām. Iepriekšējā daļa aprāvās, tāpēc, ka laikam tehnika neiztur. Tā gadās. Lai jums viss ir brīnišķīgi un skaisti, un šodien ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, atceraties, ka jūs arī esat bērni. Ne tikai jūsu bērni ir bērni, bet jūs arī pati un pats esat tas bērns, kuram arī gribās samīļojienu, kuram arī gribās prieku, tāpēc ieprieciniet sevi šodien. Izdariet kaut ko ļoti tādu, ko izdarītu tikai jūsu iekšējais bērns. Jūs zināsiet, kas tas ir. Noteikti katrs. Ja? Aicinu pievienoties jūs arī jogas praksē pie manis. Tas notiek 5 reizes nedēļā. Ar ierakstiem paliekošiem varat arī klātienē nākt jogavā, jogas mājā. Un veidosim dzīvi skaistu caur sevis izpratni, nevis caur otra laušanu. Ja? Om namaste, lai jums ir brīnišķīga diena un skaists vakars kopā ar jūsu mīļajiem.